Nošpļāvās uz cilvēka dzīvību. Šādi Aleftina Petrova komentē Jēkabpils reģionālajā slimnīcā pieredzēto. Kad viņai kļuva slikti, vīrs viņu aizveda uz ārstniecības iestādi, cerot uz tūlītēju palīdzību. Mēs atbraucam, ejam uzņemšana, un mums saka, jums ir neakūti, nav akūts, un ja jūs gribat, jūs varat palikt, bet par maksu. Es viņam sāku stāstīt, saku, sieva ir dezorientācija, runas traucējumi, uz ko vai no ārsta, es nezinu, kas tur tieši bija. Viņš saka, tas nav akūts, gaidiet 3-6 stundas. Pāris nolēma tik ilgi negaidīt un devās uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, kas ir aptuveni pusotras stundas brauciena attālumā no Jēkabpils. Tur Aleftinai diagnosticēja lakunāru cerebrālu infarktu. Tas ir viens no insulta veidiem. Man ir tā kā runas traucējumi. Es smadzenēs sapratu, ko vajag teikt, bet es nevaru to izteikt. Un tas bieži uznāk? Jā, un roka nav spēcīga. Es nevaru necept, ne kaut ko pamaisīt, neko. Sieviete pauž viedokli, ka viņai būtu labāks veselības stāvoklis, ja palīdzība būtu saņemta uzreiz Jēkabpilī, sevišķi ņemot vērā, ka tur darbojas insulta vienība. Insulta vienība strādā režīmā 24/7, līdz ar to uztraukumam, ka kādā brīdī insulta vienība nestrādā, absolūti nav pamata. Bet kāpēc tad šī insulta vienība nebija pie šī konkrētā pacienta? Nevaru konkrētu gadījumu komentēt. Es nekomentēšu. Arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā nekomentē konkrēto situāciju. Savukārt neirologi uzsver, ka pareiza rīcība parādoties insulta simptomiem ir zvanīšana neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Tā palīdzību iespējams saņemt ātrāk nekā pašam dodoties uz uzņemšanu. Laiks ir smadzenes. 1 minūtes laikā mirst aptuveni 1 miljons nervu šūnu, jeb neatgriezeniski iet bojā. Tāpēc tiešām ir svarīga katra minūte. Aleftina ir vērsusies veselības inspekcijā ar lūgumu izmaksāt 2000 eiro kompensāciju par viņai nodarīto kaitējumu. Pat laban ir uzsākts pārbaudes process un tā laikā pieprasīta pacienta medicīniskā dokumentācija no ārstniecības iestādēm. Lietu izskatīšanas laiks ārstniecības riska fondā ir 6 mēneši. Kompensācija ģimenei būtu liels atbalsts, jo Aleftinai nepieciešama ilgstoša ārstēšanās. Turklāt veselības problēmu dēļ viņa kādu laiku nevarēs pildīt darba pienākumus. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.